Sveicināti! Esmu radioloģe Aija Medne, un šodien parunāsim vairāk par ultrasonogrāfiju, citreiz sauktu par ultraskaņas izmeklējumiem. Ultrasonogrāfija ir salīdzinoši vienkārša medicīniskā attēla diagnostikas metode, kas attēla veidošanai izmanto augstas frekvences skaņas viļņus. Un nav starojuma, un tāpēc viņš tiek uzskatīts par ārkārtīgi vieglu, ērtu, drošu, pacientam nekaitīgu, mazinvazīvu izmeklējumu. Ar ultrasonogrāfijas metodi mēs varam izmeklēt ļoti daudz orgānus mūsdienās. Un jāsaka, ka gastrocentrā mēs orientējamies vairāk, protams, uz tiem izmeklējumiem, kas interesē tieši gastroenteroloģijas jomas speciālistus. Ļoti daudz veicam vēdera dobuma orgānu izmeklējumu kopā ar retroperitoneālās telpas orgānu izmeklējumiem, mazā iegurņa orgānu izmeklējumus, nieres, urīnceļus. Kā atsevišķs izmeklējums arī tiek piedāvāts transabdomenāls prostatas izmeklējums, aknu elastogrāfija, respektīvi pamatā tie, kas sniedz vairāk informācijas kolēģiem gastroenterologiem. Ir izmeklējumi, kuriem sagatavošanās nav nepieciešama, kad cilvēks nāk tāds kā viņš ir, taču ir izmeklējumi veidi, kur mēs ļoti vēlētos, lai cilvēks nāk sagatavojies. Ja mēs izmeklēsim vēdera dobuma orgānus, tad, lai cilvēks nebūtu ēdis 4–6 stundas, lai žultspūslis ir atvēries. Daudz vieglāk izvērtēt mazā iegurņa orgānus ir tad, ja urīna pūslis ir, mēs mēdzam teikt, vismaz puspilns. Dažreiz mums ir ļoti svarīgi veikt izmeklējumu divās fāzēs, ar pildītu urīna pūsli un ar tukšu. Tādēļ es vienmēr iedrošinu cilvēkus, labāk nākat ar pilnu urīna pūsli. Tas patiks arī ginekologiem, tas patiks arī proktologiem, jo mēs daudz labāk varam redzēt arī citus orgānus uz pilnu urīna pūsļa fona. Ļoti bieži sonogrāfijas speciālisti ir tie, kuri pirmie ierauga, piemēram, nieres audzēju, jo viņš ir kluss, nesāpīgs, un tad atnākot uz kaut kādu profilaktisku izmeklējumu, mēs ieraugam šo te bumbulīti. Ļoti svarīgi ultrasonogrāfijas loma, kad mēs redzam norādes, brīvus šķidrumus, kuriem tur nav jābūt, iekaisumam raksturīgas pazīmes, kāda orgāna vieglu palielināšanos. Norādījumi, kad mēs pēc iespējas ātrāk cilvēkam varam pateikt, tur ir kāds brīdinājums, tur ir kaut kas, kas prasa jūsu uzmanību un papildu speciālistu iesaistīšanos. Es iedrošinu pacientus noteikti vispirms doties pie klīniskiem speciālistiem un nākt pie mums ar nosūtījumiem un jautājumiem, jo tad tā sadarbība ir krietni auglīgāka. No ultrasonogrāfijas izmeklējuma noteikti nevajag baidīties, tas ir nesāpīgs, drošs, samērā ātrs un ļoti informatīvs. Droši nebaidieties, nāciet un kopā meklēsim risinājumus.